Šodien aprit 9 mēneši kopš milzu ugunsgrēka Rīgas pilī un 4 mēneši pēc Zolitūdas traģēdijas. Te izmeklēšana vēl turpinās, bet kāpēc izcēlās ugunsgrēks pilī, to uzzināsiet šovakara panorāmas turpinājumā. Arī šā mēneša 21. datums ieies vēsturē kā diena, kad Krievijas prezidents parakstīs likumus par Krimas aneksiju, bet Eiropas Savienība pagarināja tā saukto melno sarakstu, pievienojot tam vēl 12 nevēlamas Krievijas un Krimas amatpersonas. Saspīlējums Krimā sācinājis Eiropas dalībvalstu uzmanību par enerģijas atkarību no Krievijas. Arī Latvijas ministru prezidenta Laimdotas Straujumu tuvākajās dienās uz sarunām sauks ekonomikas ministriju, lai skaidrotu, kā mazināt atkarību no Krievijas. Vairāk no Briseles ziņo Ina Strāzdiņa. Eiropas Savienības dalībvalstis ir 2 dienu sanāksmi Briselē noslēgušas ar vienošanos par tā sauktā melnā saraksta paplašināšanu, kas nozīmē, ka 21 Krievijas un Krimas amatpersonu vārdam pievienojas vēl 12, kopumā tātad 33 nevēlamas personas, kurām būs liegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un kuru banku konti un īpašumi paliek iesaldēti. Sarakstā ir vairākas augsta līmeņa Krievijas amatpersonas, viņa vidū Krievijas viceprezidents Dmitrijs Rogozins, prezidenta padomnieks Sergejs Glazijevs, domes spīkers Sergejs Nariškins un citi. Iespējamās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju vēl paliek atvērts jautājums. Tām Eiropas līderi sola pievērsties, ja Krievija turpinās agresiju Krimā un atteiksies sēsties pie sarunu galda. Tikmēr šeit pat Briselē ar Ukrainu šodien daļēji noslēgts asociācijas līgums, tā politiskā daļa, ko parakstīt personiski bija ieradies Ukrainas pagaidu premjerministrs Arsenijs Jaceņuks. Līguma sadaļa par ekonomiku vēl paliek atvērta, taču, kā sacīja Jaceņuks, šodien paveiktais ir daudzu tūkstošu ukraiņu sapnis, jo garantēja Ukrainai ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību, kā arī lielāku drošību un aizsardzību. Taču gan Ukrainas premjerministrs, gan Eiropas līderi raugās tālāk, apzinoties iespaidīgu atkarību no Krievijas gāzes. Jau tagad saprotams, ka tas arī būtiski sarežģītu vienošanos par tā saukto trešo jeb ekonomisko sankciju fāzi. Steidzami domāt par šo atkarību Eiropas Savienību šodien mudināja arī Jaceņuks. Es domāju, ka mums ir jāizskata visas Eiropas Savienības enerģētikas atkarība no Krievijas. Un to ir nepieciešams darīt nekavējoši. Mums ir jārunā ar Krieviju vienotā spēcīgā balsi un jāveido vienota kopēja enerģētikas politika. Vislabākais ir dažādot enerģijas ieguvas avotus. Krievija ir rupi pārkāpusi visus līgumus, ko tā noslēdz ar Ukrainu. Tādā veidā Krievija soda Ukrainu par to, ka tā arī izvēlēsies Eiropu. Arī Latvija ir 100% atkarīga no Krievijas gāzes. Premjerministre Laimdotas Straujuma jau nākamnedēļ sola sasaukt uz sarunām ekonomikas ministrijas pārstāvis, lai runātu arī par sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecību, kur varētu glabāt lielas rezerves un kura izveidošanai Eiropas Savienība sola naudu, bet par kura atrašanās vietu joprojām ir domstarpības starp visām projektā iesaistītajām pusēm, proti Baltiju un Somiju. Es jau iepriekš teicu, ka es lūdzu otrdien nākt uz valdības sēdi ekonomikas ministrijai ar visiem priekšlikumiem tālākai rīcībai. Un tad mēs vērtēsim, ko mēs varam darīt. Un man šodien arī diezgan daudzsološi šķita tas, ka mēs pieņēmām lēmumu izvērtēt valsts atbalsta nosacījumu atbilstību, teiksim, enerģētikas projektiem, ja tādi būs valstīs. Eiropas līderi pagaidām atsakās prognozēt, vai tuvākajās nedēļās tomēr būs spiesti atgriezties pie sarunu galda un ķerties pie ekonomisko sankciju apspriešanas, jo tas būs atkarīgs no Krievijas tuvāko dienu rīcības. Ina Strāzdiņa, Latvijas radio, Māris Jurgensons, speciāli Latvijas televīzijai no Briseles.